Čau! Šoreiz būs stāsts par ventilācijas iekārtu siltināšanu. Visas tās trubas, kas bija plikas, nosiltināja ar vati, uzliku speciāli šitā te to pamatnes siltumizolācijas materiālu, izmantoju šādam variantam. Nopirku vēl speciālu CO2 mērītāju ar visu regulātoru. Tas nozīmē tāds variants, ka sūdīgs skābeklis iekšā, vairāk CO2, attiecīgi ieslēdzās tā ventilācija, un tev pašam nav tur jādomā, tad, kad esi mājās, skābekļa līmenis ir augsts, izslēdzās attiecīgi visi ventilācijas iekārtas, nav vajadzības. Tad, kad ir jo lielāks skābekļa patēriņš, ieslēdz vairāk tos ventilators, vienņemsim jaudu, kā saka, palielina attiecīgi plūsmas ātrumu. Labi. Ja jums patiks šāda veida saturs, liekam like, abonējam kanālus un gaidām nākamos video. Atā! Aptuveni tāda caurlaidība ir mana ventilācijas sistēmai 1,5–1,7 metru sekundē. Es domāju, nav slikti. Trubas ir savilktas, atliek vēl viņas nosiltināt. Istabām izmantoju 75. Vajadzētu jau, kur ir garāks gājums, būtu likt laikam 110. iekšā. Lai plūsma ir bišķi vieglāk. Šitien te ir mazs gājiens, te ir sīkums. Bet pāriem vajadzētu, lai tā plūsma ir bišķi brīvāka. Tā tik jāturpina. Gaņi jau būs labi. Labi, turpinām tālāk. Nopirku šādu gumiju, viņš ir 20, kaut kas tam līdzīgs. Liks visam riņķī, bet tas nozīmē, ka man vajag arī šitais vietā salikt, lai ir kur atbalstīties. Paņems akrilu, izsmērēs tas viss, kur ir šķirbas, lai nelaistu gaisu garām. Paņemam grunteni, nogruntējam šīs maliņas, lai labāk pielīmējās gumijas lenta. Pēc gruntēšanas grunts ir nokautus, tagad varam likt gumiju virsū. Gumijas ir saliktas. Atliek tagad uzlikt vāku ciet. Te vēl būs jāpārliek dēlis pāri, lai viņš vienkārši precīzāk piespiests. Un es domāju, ar to arī pietiks, ja ne? Paņems vēl te, aplīmēs riņķī. Labi, turpinam! Skrūvējam klāt
Dēli! Tagad sāksim siltināt trubas, jo laukā jau ir mīnus. Un var pamanīt, ka efekts ir no tā, ka no zemes atnāk tie plus tagad 7 grādi. Kamēr uziet augšā, aiziet pa plikajām trubām, tā ir uzreiz augsts paliek. Riktīgi atzīst. Labi, tad jāturpinām siltināšanas darbus. Aiziet! Un tagad liksim šādu te siltumizolācijas materiālu pamatklāja izolāciju. Nu, to es likšu ar riņķī, lai izskatās pirmkārt arī vizuāli bišķi pievilcīgāk, lai tāds bardaks nav un arī kukaņi klāt tik viegli netiek. Paņemam apkārtmēru, lai zinātu, cik garu nogriezt. 55 centimetri. Aiziet. It's good.